lielisks metiens. Drīzāk Vārtsargs Leikstam vairāk paļāvās, ka būs piespēle Brāncim. Tā izskatījās. Viņam bija kustība Branča virzienā, bet Ankibāns to pamanīja un meta pa vārtiem pats. Un jau aiziet Kaltiņš, Dmitrijs Karņīlovs, ropi spēlē Dmitrijs. Netur nervi, viņš piekauja Edvīdu Brakmani. Un pirmais, kas bija, Gunts Galviņš šķiet, tas bija, Jā, Galviņš. Un Kaltiņš, Grāvīts ar Āboliņu, tur bāļāšanās. Tas jau ir pavisam nopietni. Tā nav mīcīšanās, tas ir ritīgs kaušanās. Rupja kaušanās. Uz ielas par to dotu, es nezinu, agrāk 15 dienas, kā tagad sodis. Viss piecinieks ir laukumā, mēs redzam, nav līnija tiesneši, kam izšķiet, jo viss pieci. Katrs ir aizņemts ar savu pāri. Terjokins vienkārši sit. Ar celi, tas nav kickboks, tas nav. Galvenais tiesnesis, un mēs redzam laukumu, jau visu metās Āboliņš. Pamatīgs Kaltiņš. Ļoti. Te ir obligāti jāraida līdz spēles beigām. Obligāti. Visi 5. Varbūt Aleksejs Krančēkovs redzam notur Petru Kvoiku. Tieši šie divi hokejisti vienīgie nekāvās. Un brutāli sita savu pretspēlētāju. Aleksandrs Terjokins redzam klaudzina. Un rāda uz rezultātu tablo šeit rādīja Rīga 2000 hokejisti. Tā parādot, ka ir jāprot zaudēt ogrēniešiem. Taču vēl nekas nebija zaudēts. 9 minūtes šajā laikā var gūt vārtus. 2, 3, cik vajag. Renārs Valters. Šī situācijā Rīdzinieks visvairāk ciet arī parādīja uz šo tablo. Skatītāji te ir visi kājās uz barjeras apmalēm. Tā kā mēs arī skatāmies monitoru, tieši tāpat kā jūs televizoru. Emocijas šeit ir, kā tas viss beigsies. Beigās jāspēlē šajā trešdaļā vēl ir 8 minūtes 52 sekundes. Rezultāts ir 2-0 vadībā Čempionu vienībā. Rīga 2000. Lūk, Guntars Gailis turnīra galvenais tiesnesis, un ko viņam teiks Maksims Urda. Uzzināsim tikai pēc tam, kad būs spēles informators mums to paziņojis visiem. Mārts Sabols pieslidojas pie galvenā tiesneša.